Kamēr mēs izklaidējamies, Jasmīna devusies pasūtīt aizkarus un mēbeles. Man ir meitenīte istabiņa, gaiši zaļa, ar lila akcentiem, un tur pelēks arī būs, un vajadzētu tā kā aizkarus atrast. Bet man tā kā ir doma par plāniem aizkariņiem, jo telpa ir ļoti tumša, viņi tā kā nāk šahtā uz leju nedaudz. Cik meitenei gadu? 9. Tā jau kaut ko jautrāk mēs Jā, varam ne no vienkrāsainiem vai no puķainiem, kaut ko svītrainiem. Tas būs par raibu. Pa daudz. Jā. Un tad mums tādas smukas svītriņas ir dažādos tonīšos. Laikam šīs ne? Nē, tas tāds ne. Jā. Tas strīps ļoti foršs, man patīk, tas viņām tāds līnija ritmiņš, jo man bija doma kaut ko līdzīgi izmantot skapju durvīs. Es pastāstīšu par jau tagad ir skapju durvis, un mēs viņas varētu pārtaisīt. Un tas ap stāngiem. Jā, un tad mums nāk stāngziņu virsū. Viņiem šobrīd skapis jau ir uz vietas, iekšas viss varētu palikt. Gribētos durvis nomainīt, izmantojot to, kas varbūt viņiem jau ir, piemēram, paturot rāmi, bet, uztaisīt viņu tādu jautrāku, priecīgāku. Un šis varētu būt dekoratīvais stikls, kas sadalīts ar horizontālā dalījuma rīstēm, ja? Jā, varbūt viņiem ierīkot iekšā spoguli. Es zinu, ka ir tādi izvalkmē varianti, jo nekur citur viņi īsti nav kur noklinēt. Nē, ir tomēr jāpucējās. Jā. Forši. Tāds derēs meitenei tajā vecumā, vai ne? Viņi būs priecīgi. Un arī netraucēs, neaizņems vietu. Jā, tad, kad ies gulēt, tad attiecīgi viņi varēs iebrīdīt skapī iekšā. Vēl ir tāda lieta, šeit telpas galā gribētu izgatavot darba virsmu, kur būtu viņai mācību vietiņa, un tāpat laikā zem viņas blakām slēptos atvilknītes. Un gribētos arī plauktiņus vaļēji. Varētu tos plauktus likt uz krāsainu panelīšu. Līdz ar to viss tas kopskats mums arī tāds interesants. Un tad arī stiprinājums ir pietiekami loģisks un neuzkrītošs. Un šeit varbūt arī gaismiņa. Tagad laiks uzstādīt funkcionālās mēbeles. Gar visu sienu stiprinām balta lamināta galda virsmu, centrā zem tās liekot slēdzamu atvilkņu bloku, kura horizontālais līniju ritms sasauksies ar drēbju skapja fasādi un aizkariem. Zem plaukta virs darba virsmas izvietotas LED lampas, kas kalpos gan kā apgaismojums mācoties, gan kā neuzbāzīgs apgaismojums telpai. Šis skapis bija strīdu sābols, jo Alise nevarēja izlemt, vajag to viņai vai nē. Tomēr mēs to nolēmām atstāt, jo topiņi taču kaut kur ir jāliek. Iekšpusi neaiztikām, bet papildinājām to ar spoguli. Mums meitenēm taču patīk spoguļoties. Savukārt fasādē durvju laminātu nomainījām pret krāsainu stiklojumu, kas pieskaņots telpas kopējam interjeram. Paklājs! Aizkarī! Pūkste! Alise, televīzija! Ārprāts! Tev patīk? Ļoti. Ļoti? Un melnā siena? Tā ir tāfele. Tā ir tāfele. Alise, tev nav ko teikt? Viņai mutē un nevar aizvērties. To es nebiju gaidījusi. Nu ko, kas te tāds ir? Mani sapņi visi. Nepārāk.
portatīvais dators. Nevis tu atrodies savā dzīvoklī, bet ka tu atrodies kaut kādā lauku mājā, tādā umlīgā mazā istabiņā. Firmas Ripo, tātad Alis, tavā jaunajā istabā ir ne tikai skapja durvis, spogulis, plauktu sistēma, loga noformējums, bet arī vēl pie visa tā klāt iespēja iepirkties jaunajā internetu veikalā 50 latu vērtībā. Kurši, lūdzu? Paldies! Jau pie jautājums rullē.